Nē, nogriezt var vienmēr. Tas gan. Čau! Jauns video. Esam pasākumā. Kur mēs esam? Biķernieku taisni. Jā, esam biķerniekos Black Unicorn rīkotajā Dragon Chill pasākumā. Mēģināsim braukt, skatīsimies kā iet un skatīties tālāk. Pagaidām ir tā, ka ir diezgan grūti tas, ka ekspo zona ir tur un drag race ir tur, kad īsti nevarēs staigāt, jo biķerniekiem ir remonts zem tuneļa un nevar savienoši tās divu vietas. Jā. Tas tā nepatīkam, bet nu, it is what it is. Neko tur nevar izdarīt. Viņi paši to uzzināja šodien 2, tā kā bija jādara kaut kas lietas labā. Mēs jau esam atbraukuši, jā, ar trāli atkal, protams, ierastajā secībā. Aicis atkal mums atvizināja. Esam jau nokrāmējušies, to neko neuzfilmējam, jo parasti tur... Jo cīkais krāmējās ārā, es krāmējos ārā, īsti pietrūka gandrīz vai vēl viens cilvēks, kas filmētu. Jā. Jo Aicis man palīdzēja no traļa tik nost, manējo savest starp tam. Jā. Tā kā tā. Cilvēki pagaidām ir. Man liekas, ka uz Drag Race ir vairāk nekā pagājušajā gadu noslēgumā. Jā, pagājušajā gadu noslēgumā. TDS ir baigi plašā pulkā. Cik mēs tur esam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mašīnas. 8, 9. 9. Daudz. Pusi no dalībniekiem ir TDS. Tā kā jā. Jā, vēl brauc kaut kas. Cilvēki kursē vēl cenšas paspēt visu izskriet. Jā. Šajā video ir konkursu uzvarētājs jāizzina. Pastīsimies kā tam. Būs interesanti. Jo tie, kas nezina, mums ir savs TikToks un tur notika konkurss, ka varēs pasēdēt blakus Braškam. Bija viss sarunāts jau ar organizatoriem, ka varēs vienkārši pasēdēt blakus viņa Audi, kā šeit 2 braucienus. Un jā. Kā tā? Mācam tālāk, jā. Jā. Mums ir jauna mantiņa. Jā, paldies Vīčam. Jā, uzdāvināja mums. Forši, nodar. Kā redzam. Ir aizgājuši. Braukšana, jā. Jā. Dīzelīts jau rūs kādu laiku, te ir izveidojusies jau diezgan pagara rinda un jā, tagad izvizināsim konkursu uzvarētājus. Jā, mums uzvarēja 2 meitenes. Nu skatīsimies, kā viņām patīk. Šitām izklājot. Jā. Tad tā normāli tā. Jā, ir normāli. Tā kā tā, jā. Es prašu, ka izvizinās viņš, jo mēs viņām iedevām mūsu ķiveri un tad es arī izvēlu braucienus. Jā. Tad skatāmies. Jā. Būs jauni. Tā. Kā viņa aizstājas? Šitā kaut kā? Jā, vienkārši vēl caur. Jā, tā arī aizbīja līdz galam. Mamma prasīja, vai es jau izbraucu. Viņa saka, vēl nē. Viņa man tur kaut ko stāsta. Viņa saka, neko nestāst. Es neatceros jau vairs. Tā, šodien pirmais starts, pastīsimies kā ies. Tā, starta līnijas. Tagad jau arī mums jau filmē, mums jau jārunā. Man Andi jau teica, tu galvenais telefonu ar abām rokām tur, es turēju ar vienu, dabūju jau pa seju. Ir bijuši tādas situācijas, jā. Un viņa man tāda saka, kā viņa man teica, tevi izvizinās, kā es izbraucu. Vai kaut ko te teica. Viņa teica, riktīgi žēl, ka viņa netika. Viņa tieši teica, lai apbeidzot. Man jau ir. Pareizi, tu arī var ņemt. Svarīčs. Kas ir svarīgi? Pēdējiem gramiem. Jā. Es jau skatījos, ka bagažnieks izgriez, ka pilnībā nekāda satara. Visi jumts, viss bagāžnieks pilnībā, visi nahuj ir izgriez ar. Svarīčs. Jūs svērā, cik kopā nometa? Kopā, nezinu, Lūka bija 20 ar kapeikām. Bagāžnieku, es nezinu, jāskatās, viņš būs maz apfilmēs, nebūs ko viņam.
Ja es jau forši uzliku darbā pilnībā visu, ko izņēmu uz svariem. 143 kilo. Pa visu salonu, ja? Ko norauj? Nu, ko tu redzi, kas ir izrauts? Da huja pakos vēl jārauj ārā, ne? Vai? Pakoja arī jārauj Es ārā. gribētu, bet poļģuši šatars laikam. Nu, reiznies, blakus benci 3. Nē, nu kamēr ir dēlī tačka, tikmēr pokuļ. Tā pa ikdienā pis bez paklāja, tas ir pis dēlam. Es braucu pa lietas, likās nošaukos tajā mašīnā, izpūtais rezonē, tāds troksnis, lietas, viss skan. Es austiņas beigās liku ausīs, lai var pabraukt pa ceļu. Šities ir labs variants, kad atspied kameru pret stiklu. Nebūs uz... Gribēju uzbraukt šodien, bet kompakši negribēju braukt šodien. Gadījumā tas nav bembis. Vibrācija paliek aizvien lieta. Es uzliku 16, vispār drausmas. Ar 9 mazāk vibrē. Balansē? Es nezinu, skatīsies. Es jau pastījos ar erā, cik puses maksā. Vajadzētu laikam pamēģināt tās nomainīt. Diemžēl šis netika uzfilmēts, bet pēc pasākuma tika mašīna vēl vienreiz uzlaunčota un, kā jau jūs redzat, izbeidzās puses. Nav daudz, 20-30 eiro tā puses. Jā. Bet man liekas, tur būs sajūgs. Tā, mēs tagad varam saprast, ar ko mēs brauksim? Ko? Mēs tagad varam saprast, ar ko mēs brauksim? Ar to, kas ir aiz mums. Mugurē. Jā. Man jātais tas stikliņš? Nē, tas var palikt viļā. Sveiki! Sveiki! Meitenei vajadzēs izkapt. Mums ir sarunāts jau pirms pasākuma, ka viņas ir konkursu uzvarētājs, kas izmizina vienu un vēl vienu cilvēku. Mums bija tiešām sarunāts ar organizatoriem visu. Man tādas informācijas nav. Jo mums ar Elīti tiešām bija viss. Es jau viņai teicu pirms tam, lai viņi noskaidro, vai būs tāda opcija, ka viņa teica, jā, ka tu tiesnešiem izrunāja, ka 2 reizēm atļaus. Nezinu, man tādas informācijas īstenībā nav. Es domāju, ka tas kungs jums piekurīdzies, jā? Un ja kas, tad vajadzēs meiteni izkapt. Jā, labi. Tad arī pasakiet, ka Elīna jums to pateica, jā? Jā. Tā parasti neļauj? Nē. Jo? Drošības apsvērumu dēļ, ja notiek avārija, ir atšķirība vai 2 līķi vai 1. Nu, es saku šito tagad. Nu, nē, nav, tas ir vienkārši... Nu, tīpat, nu, tā kā. Lai vizinātu vēl kādu, tad tev būtu jābūt drošības karkasiem iekšā un vēl visam kam. Man jau ir bail. Viņa jau ir jābrauc tīri tikai taisa. Tev arī sanāk kaut, nu tā kā, kad ir tā trasa kaut kāda. Nē, viņa ir dragais ir tikai taisni, pilnībā taisni. Nu labi, ja tu brauc arī nedragraisā, kad ir tie drifti? Nē. Okay. Tad arī, ja es lai var kunku, ka es nekautu. Un no tā gan man ir bail.
kārtībā, GoPro? Kas ir 44%? Čau! Čau! Bļēc. Stress. Nu, bet nē, īstenībā nav tik traki. Bišķi stress. Pirmā reize redzēju, kā tu dzīvē brauc, tikai no video biju redzējis. Tagad arī varēs izvizināties. Es jau pēc skaņas zinu, kas brauc. 4-2 kufēji pie mūsu blakus stāvēja tādā pelēkām durvīm. Sarkana kufēja pelēkām durvīm. Es zinu culku tikai tagad. Tā taisa turpat arī bija pie mums. Regar ir. Viņa priekšā mums ir? Jā. Un es zinu to balto pirmā serijas BMW. Un viss ir sīkais iemācījis, vai ne? Jā. Es jau kamēr mēs jūs gaidījām, to es uzzināju. Laikam varētu būt birotis. Es atceros, man pilīšu tā visa purgari. Kā tev tie rati aizmugurē kopēji? Bet tā kā Emīlam uz pakaļ spieduņi. Jā? Jā, pīzdā kā iet. Es nesapratu, viņš tā diezgan mīksts, man aizgāja, ka es nesapratu. Un aiziet. Bet man priekšu šitā vienkārši. Tur būs birotis. Es negribu braukt par to, kas mums ir aizmugurē. Tur viņi jau nevajadzētu braukt. Tā sanāks, man liekas. Nu varbūt, jā. Kāpēc negribu? Tāpēc, ka jūtīgāks kā man. Tā, viņas priekšā noplēs atrocīt, jā. Pārējais viss ok? Jā. Nu, stress sāksies. Man faktiski tā puses vispār nepatīk. Ja man jāskatās cauri tā, uz to startu egli, tagad vēl GoPro drošāk ir uz otru pusi skatīties. Cik reizes viņš var mēģināt? Viņam varbūt viņš par zemu un tā lūpa viņam. Jā. Labākais par durvis vaļā. Nu kaut kā tā ir dragreisā braukt. Ir arī forši. Nu ko, beidzot es dabūju arī savu ķiveri atpakaļ un es arī varu izbraukt kādu braucienu. Tagad jau kādu laiku nav braukts. Dabūs pabraukt. Esmu rindā tagad. Es ceru, ka es skriešos par šo Octaviju, jo tā arī ir, tā ir, nu nav pārāk, tā ir parasti stils mašīna tāpat kā man, jo nu man jau arī nav nekas jaudīgs, būsim godīgi. Man ir izņemts ārā salons, man ir taisnā truba, man ir čips, kur šauja liesmas un uz ruļļiem pagājuši gadu bija 165 zirgi. Nu, tas ir vidējais Latvijas auto bez mazvai. Tas, ka man tā skaņa ir biedējošāk. Uztraukums mazliet ir, izbrauks pirmo braucienu un tad jau pēc tam viss būs kārtībā. Tā kā tā, pagaidām cilvēki ir visu laiku brauc, nav tāda brīža, kad nebūtu brīži vai kāds nebrauktu. Žēl, ka pa to expo zonu nav forši, ka netiek pie expo zonas. Tā kā tā, jā. Un tad jau gaidām manu startu. Skriesimies mēs pret cilvēku
kas skrūvējas ir mana Audika par dāvi. Tā kā jā, viņam ir arī Audiks B5. Es visticamāk zaudēšu, bet es jau braucu tikai savu prieka pēc. Man tas nav tik svarīgi. Palaidām nākamo, vienkārši, lai mēs tiekam pret viņu, pret savējo. Mazliet iekšā ir karstumiņš, kondīška man izslēgta. Tā kā, jā, ir ļoti silti, Kā vienmēr ir, man pirms pirmā starta ir stresiņš mazliet, kur reiz tikai prašparāts. Startu nogulēju. Īstenībā diezgan startus nogulēju, jo vajag ātri aizgāju. Es nebiju mazliet sagatavojies, nebūtu es nezinu, kā lai izstāst. Jā, es startu ļoti nogulēju, es nebiju sagatavojies, ka palaidīs. Jo uzreiz, kā es piebraucu, uzreiz sākās atskaita, man bija tāds, nē. Bet, viņš arī nogulēja startu, tā kā, jā. Pirmais brauciens ir. Nebija drausmīgi. Nebija drausmīgi. Es cerēju, ka es biju domājis, ka būs sliktāk, bet, jā. Kaut kā tā. Sen nebija vienkārši braukt. Kad pēdējo reizi, meha dienās es nebraucu. Tā kā, jā. Domāju, braukšu vēl un braucienu būs labāk. Brauksim pret 335. Vienkārši piesmēja. Bet tas pilnībā saprotams, startu es izlicu ļoti, man pat nospolēja mazlietiņi, bet pēc tam, jā. Tur pilnīgi divas dažādas jaudas kategorijas ir. Forši, man jau tagad var teikt pazuda stress, man vairs stresa nav pie starta un, jā. Tā kā tā. Man ļoti patīkam. Forši, ka to var izdarīt trasē, kad tas nav jādara uz ielām. Bet, ir stulbi tas, ka visu lēnām vēl slēgt ciet. Piemēram, tagad visaktuālākais ir par Sigultā, to, man liekas, Raganu trasi, kad tur viss vāc paraksts, ka vajag slēgt, ka pārāk skaļi un tā tālāk. Bet kurš pēc tam, vai mēs izlaidējamies uz ielām vai kā? Netakt, tas nav forši. Ko vibrē? Jēziņ.
lielākā daļa brauc. Vairāk nelaižu startu ir tie, kas ir rindā. Tie bija pēdējie braucieni. Klausīgais, kas tev rezumē par šīs dienu? Es vēlējos vairāk braucienus. Man sanāca diezgan maz braucienu, jo pirmo cik stundu? Jā, stundu nelaid, baigi ievilkās starts, un līdz ar to tad īstenībā daudz, man liekas. Man vēl bija jāsagaida, kamēr mūsu konkursu uzvarētājs izvīzina, un es diezgan nokavējos reāli kaut kāds 3-4 braucieni man bija. Maz. 3, man liekas, man bija braucieni. Tā kā, jā. Bēdīgi daļa tāpēc tāpat ir uzzināju to, ka es varu pabraukt zem 10 sekundēm beidzot. Pagājuši gadu es to nevarēju izdarīt, šogad es pabraucu. Ir zem 10 sekundēm, ir 9,988. Nu vēl benči varētu izraut, vēl bišķi paspies laiku lejā. Bet pēc būtības man pat nevajadzētu, jo vislēnākā klase Ventspils Drag Race ir 10 sekundes uz augšu. Bet tas ir 400 metri. Nē, bet uz 200 metriem. Tur laiki bija 200 un 400 metros. Lai nepārsniedz 200 metros 10 un 400 cik tur. Tā kā pēc būtības man vajadzētu ar šitādu pašu setupu braukt, jo ārā ir vēss, Ventspilī būs krietni karstāks un es domāju, ka reāli ar šādu setupu man jābrauc uz Ventspils lēnāko grupu un jācīnās tur. Jā. Nav citu variantu. Mans rezumē ir pelākais, tieši atkal jāpaskrūvē. Ir puses jāpasūta, jānomaina. Ja tās tomēr nav priekšējās puses, tad izstāst skārbai torsions iet uz beigām. Nu, jāpaskrūvē, jāpaskatās, kas tur īsti notiek. Jo sāk baili palikt braukt. Jo man pie starta pēdējā braucot, man izsit no roba. Jūs jau redzējāt, es jau pa lielam arī visu jau nopukstēju, visu savus pēdus. Tā, ka viņš pat ķīlē, brauc vienā pozīcijā, viņš sāk ķīlēt, un viss vibrē. Tikai jā, pasākums foršs, viennozīmīgi brauks arī uz pārējiem, vēl 2. Respekts organizatoriem, viss ļoti foršs. Paldies. Foršs var katrā uztaisīt konkursu, izrunāt cilvēkus, foršs vinēja tādi cilvēki, kas īsti nekad nav braukuši. Kāds vispār ir, ko tu dara. Tur labi backstorijā, to neiefilmējamies, to pirmo meiteni tur parunājot, ja interesēja, kā vispār vai braukt tikai taisni vai kaut kāds vispārējos, bet tas bija visu, ko tie dačku mašīnām nozīmē, un kāpēc salona nav, ko tu atšķirās, kāpēc stumi mašīnas, kāpēc ir pustukšas bākas un vispārējais. Jā. Nē, diena forša. Jā. B6 labāks. B5. Atgriezīsimies pie vecās klasikas, jā. Labi,